Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus vērojams pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju paradumos tieši atkritumu šķirošanā. Tomēr liepainieca un mājas vecākā Agita stāsta, ka viņas mājā ir 46 dzīvokļi, no kuriem ir vismaz 6, kuros uzturās nešķirotāji. Ja es esmu tā kā mājas vecākā, un, protams, es rūpējos gan par sētu, gan par puķu dobēm, gan kas notiek bēniņos un kas notiek pagrabā, tad, protams, arī man rūp, kas notiek pie gruškastēm. Viņš uzskata, ka viņam nav mājās jāturo 3 gruškastes. Viņš nešķiros, ir tādi cilvēki, kas uzskata, ka viņš to nedarīs. Ir, kas to dara un lai dara. Bet es uzskatu, ka es esmu ievērojis, ja, piemēram, nešķiro tie, kam mājās ir liela izmēra gruškastes. Ne visi iedzīvotāji ir apmierināti arī ar bioloģisko atkritumu tvertnēm. Ir raizes par to tīrību. Es uzskatu, kamēr neizdomās normāli, kā to atrisinās, kā viņas savāks, es neesmu par tiem. Es piekrītu tā, kā kādreiz senos laikos bija, kad Spainīts bija kārtņu telpa, un viņi kaut kā katru otro dienu vai kā viņi tur savāciņu. Un savāc un noliek tīru. Bet ja tagad izdomā, ka viņš atbrauks, izbērs un atstās to pašu, tam es nepiekrītu. Uzņēmuma Eko Baltija Vide Liepājas filiāles vadītājs Ivo Skripko stāsta, ka nav pamats raizēm. Viņiem liekas, ka tās būs smakas, tie būs grauzēji, bet praksē ir tā, ka mēs piedāvājam pakalpojumu tā, ka mēs arī ieklājam biodegradējumu maisu konteinerā. Attiecīgi pie katras izbēršanas izberās arī maiss, konteiners paliek tīrs, galvenais arī regulāri izvest to konteineru. Pēdējos 2 gados ļoti novērojams, ka cilvēki sāk šķirot vairāk. To mēs redzam pēc nešķirotiem sadzīves atkritumiem, ka viņi samazinās. Iedzīvotāji maina izvešanas grafikus, maina konteineru tilpums. Attiecīgi līdz ar to pieaug tā plūsma, kas ir šķiroti atkritumi. Arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Liepājas Rass novērojis, ka šķirošanas tendences ar katru gadu kļūst labāks. Dienvidkurzemes apsaimniekošanas reģionā ir 8 šķirošanas laukumi, 3 no tiem atvērti šogad. Uzstādīti arī vairāk nekā 3400 vieglā iepakojuma konteineru, 1490 stikla iepakojuma konteineru un 400 bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineru. Tas ir par trešdaļu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mēs redzam, ka cilvēkiem jau negluži interesē jautājums, kā pareizi šķirot, bet kā es varu šķirot labāk pie savas mājvietas, kas man ir jādara, lai es to varētu labāk izdarīt. Jāsaka, ka bioloģiski noārdāmi atkritumi ir liela daļa no nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tas ir aptuveni 50% no visiem mājsaimniecībā radušamies ir tieši bioloģiski noārdāmi atkritumi. Tāpēc tos pirmkārt ir ļoti svarīgi arī pārstrādāt un atgriezt apritē. Un tāpēc arī mūsu reģionā atkrituma poligonā Ķīvītis ir speciāla bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca, kur mēs šos bioloģiski noārdāmos atkritumus pārstrādājam un iegūstam arī atjaunojumu enerģiju. Ja bioloģiskie atkritumi tiek pareizi šķiroti un konteineram ir regulāra izvešana, problēmām nevajadzētu būt. Tajā drīkst likt pārtikas pārpalikumus, zāli un nelielas zarus līdz mazā pirkstiņa biezumam. Kā arī par bioloģisko atkritumu apstrādi noteikti vēlētos informēt, jo liela daļa no mums dzīvo arī privāti mājās un lauku rajonos, un tur noteikti lauku rajonos to arī dara, kā veido kompostus paši savā mājā, un tas ir vislabākais veids, kā mēs šos bioloģiskos atkritumus varam apsaimniekot. Tieši mājsaimniecībās veidojot kompostu. Tad jau arī katrs pats skatās un novēro un veido to, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi sev apkārt. Šobrīd ir aktīvais lapu krišanas laiks un daudz vēlas sakop savu sētu, lai viss būtu tīrs. Liepājā lapus var apsaimniekot dažādos veidos, kompostējot pašiem, nododot šķiroto atkritumu laukumos vai atvedot uz poligonu Ķīvītis. No 1. oktobra līdz 30. novembrim šķiroto atkritumu laukumos un poligonā Ķīvītis lapus var nodot bez maksas. Katru otro nedēļu Liepājas pašvaldība pa rajoniem izvieto arī īpašus konteinerus, kuros iedzīvotāji var bez maksas atstāt savāktās lapas. Vairāk par to var uzzināt Liepājas Rass sociālajos tīklos un pašvaldības mājaslapā.